Labdien, draugi! Kā teica viens slavens reklāmas specialists, cilvēkiem vienmēr ir viedoklis par 3 tēmām – par sportu, par politiku un par reklāmu. Un tieši par to trešo tēmu, par reklāmu, vēlos arī šodien aprunāties. Un aprunāties par jautājumu, kāpēc reklāma var nestrādāt, kāpēc reklāma var nedot vēlamo rezultātu. Un šajā kontekstā es parunāšu tieši par reklāmas ziņojumu, nevis par reklāmas kanāliem, nevis par stratēģiju, bet tieši par reklāmas ziņojumiem. Un minēšu 2 iemeslus, kāpēc tās tā var notikt. Skaidrs, ka ir jāņem vērā, ka tu iemeslu var būt krietni vairāk. Krietni vairāk. Nevis 2, nevis pat 20, bet krietni vairāk. Es minēšu 2 iemeslus, un tie būs bāzes iemesli. Vai ne? Ar šiem 2 bāzes iemesliem pietiek, lai jūs varat ieskatīties arī savā pusē un pielabojot vai piestrādājot pie šiem 2 bāzes iemesliem, jau var diezgan būtiski daudzos gadījumos palielināt vai paaugstināt reklāmas efektivitāti. Tad pirmais iemesls ir auditorija vēl nav gatava konkrētajam ziņojumam. Piemēram, iedomājieties, ka jums ir sales activation message, kas ir, pieņemsim, mīnus 25% atlaide. Ka jums ir sales activation message, un jūs nolemat aiziet pie jaunas auditorijas, pie jaunas mērķa auditorijas ar šo ziņojumu. Bet šī auditorija neko nezina par jums, neko nezina par jūsu produktu, nezina, kā jūsu produkts var atrisināt problēmas. Un tad pamēģiniet pārdot šo atlaidi auditorijai, kas par jums neko nezina. Neskatoties uz to, ka pats par sevi sales activation message ir ļoti labs, vai ne? It īpaši tas minus 25%, minus 30%, un tā tālāk, ļoti labs sales activation message. Bet ja auditorija nezina par jums neko un par jūsu produktu, un kā jūsu produkts var palīdzēt auditorijai risināt viņu problēmas, diez vai reklāmas efekts būs apmierinošs, ja, un būs labs. Auditorija nav gatava šim sales activation message'am. Ja. Tāpēc augstākai auditorijai ir jādod cits message. Ja. Un tā ir bāze, un par to vienmēr ir jāatceras. Un šis piemērs, tas, ko es tikko minēju, diezgan bieži var redzēt, ka viens kaut kāds noteiktais sales activation message uzņēmējiem strādā uz vienu šauru auditoriju, ja, un parāda un uzrāda labus rezultātus, un tad uzņēmējiem ir pamatots viedoklis, es tagad pacelšu reklāmas budžetu, lai uzrunātu krietni lielāko cilvēku skaitu ar šo pašu message, un man būs, respektīvi, es matemātiski tur sareizināju, un viss notiksies, vai ne? Un es nopelnīšu krietni vairāk, vai saņemšu krietni labāku rezultātu. Un tad aiziet šī komunikācija, un kaut kā šis uz lielāku auditoriju, un kaut kā mēs redzam, ka šis message, sales activation message, vairs tik labi nestrādā. Un tas notiek tāpēc, ka šis message aizgāja pie jaunas auditorijas, kas neko nav dzirdējusi par produktu, un tie visi iemesli, ko es esmu minējis. Un tāpēc ir ļoti būtiski jāsaprot, kādu message uz kādu auditoriju mēs dodam. Auditorija vienmēr ir jāsagatavo priekš sales activation message'iem, vai ne? Šis ir viens iemesls. Un tagad otrais iemesls. Otrais iemesls ir arī klasiskais, arī bāze, ka nepietiekami izzinātas mērķa auditorijas sāpes. Kā viens no piemēriem varu minēt, bijām veikuši vienam uzņēmējam auditu, komunikācijas auditu, un tad esam piefiksējuši, ka reklāmas ziņojumi ir ļoti gaumīgi noformēti, gan tā dizainiski ļoti pievilcīgi, gan arī, viss tur pēc printbook un viss kārtība, gan arī teksti un pats saturs ir, tāds arī gaumīgs, pārdomāts, ļoti labs, bet kaut kās, rezultāta ziņā uzņēmējiem nepatika rezultāti. Un mums no pirmā skatu punkta visa komunikācija likas ok, bet, kad mēs bijām veikuši auditu, un tajos ziņojumus uzņēmēji stāstīja, arī diezgan pareizās lietas par produktu, cik viņš tur ir foršs, cik viņš ir labs, respektīvi nekas slikts vai ne, pareizās lietas. Un mēs sākam pētīt auditoriju, sākam pētīt tirgus, un esam izpētījuši viens no pirmiem momentiem, ko mēs bijām pētījuši, ir mērķa auditorijas atsauksmes, Google, Facebook atsauksmes, ne tikai šī klienta atsauksmes par produktu un par pirkumiem, bet arī
konkurentu nu, tā kā uzņēmēju konkurentu pircējus arī izplatīšu. Nu, respektīvi, visu tirgus esam paņēmuši. Un tad tur ļoti skaisti izkristalizējas viens moments, ka auditorijai ļoti rūp, vai drīkst maksāt uzņēmumam priekšapmaksu. Jo produkts pats par sevi bija tā kā pēc individuālā pasūtījuma tiek ražots, un priekšapmaksa bija diezgan liela. Un tad cilvēkiem bija diezgan pamatots jautājums, vai vispār šim uzņēmumam var uzticēties, var atdot savu naudu kā priekšapmaksu, nu, tā kā liela apjoma. Un tad mums uzreiz ļoti skaidri bija saprotams, nu, ko vajadzēja pamainīt tajā komunikācijā, jo izpētot visu, gan mājaslapu, gan arī komunikāciju, nekur par drošību nebija, vai par pašu tā kā uzņēmumas reputāciju, neviens jautājums vispār pat nav bijis atklāts. Un tad mums nebija jautājumu, ko likt komunikācijā, ko teikt reklāmas ziņojumos, un tad pat par sevi esošā komunikācija uzņēmējiem nebija tik slikta, bet tā neņema vērā mērķa auditorijas sāpes, un noteikti to vajadzēja iekļaut komunikācijā, jo tas, kas mērķa auditorijas sāp visvairāk, nu, tam ir jārezonē ar reklāmas ziņojumu, vai ne? Tad tam ir jābūt arī reklāmas ziņojuma, lai šis reklāmas ziņojums ir efektīvs, jā. Lai šis reklāmas ziņojums dod rezultātu. Vai arī otrs piemērs, kad mēs esam izpētījuši jau mūsu klientam, virs 10 000 atsauksmju, gan atkal klienta pircēja atsauksmēs, gan konkurenta pircēja atsauksmēs, un mums ir ļoti fantastiska veida izkristalizējusies viena atslēgas frāze, kas rūp visam segmentam, un tad mums arī nebija vairs jautājumu, par ko ir jārunā reklāmas ziņojumus. Nevis par produktu, kas bija visiem daudz maz vienāds, vai ne? Nevis par cenu, nevis par bezmaksas piegādi, bet visus interesē tikai viens servis. Cik labs ir servis un tā tālāk. Un ja tu tiec pie šādas komunikācijas, ja tu viņu apspēlē un pasaki to, kas rūp mērķa auditoriju, tad ir fantastiski. Tad tev kreatīvais virziens ir ļoti pareizais un tavs message rezonēs ar to, kas visvairāk sāp mērķa auditorijā. Un tad tu varēsi trāpīt tieši tajā mērķa auditorijā, viņu sāpes, viņu vēlmes, un tad tā reklāmas efektivitāte būs pavisam cita līmenī. Un kas ir ļoti laba ziņa, ka šis darbs ar izpēti, lai sāpju izpēti, nav jāveic pirms katras kampaņas. Bieži tas sāpes nemainās. Ja jau ir sāpes, tad jau tas sāpes paliek uz kaut kādu ilgstošu laiku. Līdz ar to šis darbiņš ir jāveic tikai viena reize jums, un visu, un tad nākamo reizi jūs varat pēc pusgada, pēc pusotra gada pamēģināt vēl atkārtot veikt tirgus analīzi, bet ne katru reizi. Līdz ar to, jā, ir jāiegulda laiciņš, lai veiktu šo auditu un šo analīzi, bet pēc tam šīs visas sāpes jums būs, un sāpes, vēlmes, un ko auditorija vēlās, jums šī visa informācija paliks uz ilgstošu laiku, un jūs varēsiet šo mierīgi izmantot daudzam reklāmas kampaņam un daudziem reklāmas ziņojumiem. Nu, lūk, draugi, es padalījos ar mūsu pieredzi, ar mūsu novērojumiem, un es ceru, ka jums tas palīdzēs kļūt vēl labākiem. Lai veic visu labu!